13. februāra mēs būtiski mainām to veidu, kā mūsu klienti varēs lietot mobilo internetu. Jau šobrīd to dara katrs 5. mūsu klients. Ir 200,000 aktīvi mobila interneta izmantotāji. Mēs vēlamies šo apjomu būtiski palielināt. Tāpēc tiks ieviesti 2 ļoti vienkārši flat rate piedāvājumi, kas faktiski nozīmē to, ka no 3 latiem mēnesī mūsu klienti var dabūt neierobežotu pieeju internetam savā mobilajā tālrunī. Jau šobrīd mūsu tīkli esošie klienti telefoni ir gatavi to tērēt, jo vairāk kā 90% ir gatavi pieiet internetam, 45% ir gatavi uz TV straumēšanu un 20% ir gatavi jau izmantot arī trešās paudzes tīklu. Tirgus ir piesātināts un, protams, ka gluži jebkur mārketinga grāmata stāsta par to, ka šādā situācijā galvenais ir sevišķi mīļi apkalpot savus esošos klientus un sevišķi censties, lai viņi ir priecīgi un pie tevīm atgriežās un pie tevīm arī paliek, kas, protams, ka dabiski ir viens no tiem stūrakmeņiem, ar ko mēs arī strādājam. Un arī vēl pirms manas atnākšanas pagājušā gada rezultāti parāda to, ka LMT vadībai tas ir sekmīgi izdevies, jo pagājušā gadā klientu skaits ir saglabājies stabils, neskatoties uz, teiksim, es varētu teikt, ka tie bija cenu kāri, tie, kas pagājušajā gadā notika. Tagad no iekšpuses LMT arī strādājot, es redzu, ka LMT ir ļoti, ļoti labā formātā, ir ļoti maza un dinamiska komanda, un es domāju, ka mēs noteikti atgriezīsimies pie jautājuma arī par tirgus pārdali noteikti. Mobili operatori nodarbojās ar to, ko iespējams fiksētie tīkli Eiropā izslimoja krietni agrāk. Un tur ir tad novērojama komunikācijā diezgan tā pieeja vienkārša paņemt vienu kaut kādu abstraktu izteikumu, teiksim, nulli, un tagad viņu ārkārtīgi agresīvi daudzreiz atkārtot. Ir tas teiciens, ka, sakot daudzreiz vārdu halva, mutē saldāks nepaliek, jo tas, ko mēs redzam, ka to nulli pa īstam klientiem ir grūti aizsniegt, un ir zināma izmaksu robeža, ko operatori īsti tomēr nav pārkāpuši, tā vairāk ir tāda runāšana. Tāpēc tas ceļš, ko arī iet LMT, un mēs iesim arī plašumā, mums šobrīd jau ir vairāk kā 25 dažādi pieslēgumu veidi, un mēs, principā, ir būtiski katram klientam atrast savējo, jo nav tāda viena komunistiska pareizā. Vismaz gadījumā ar LMT abonēšanas centriem un arī mūsu galvenajiem dīleriem mēs pietiekami daudz ar viņiem strādājam, lai viņi prastu un mācētu un gribētu un varētu tos klientus pēc iespējas apmīļot maksimāli precīzi atrodot to, kas viņiem ir vajadzīgs. To vienmēr var darīt labāk, un šīs darbs nekad nav galā. Un mēs arī esam noteikti pieredzējuši daudz uzmanības. Tā labā ziņa ir tā, ka LMT jau daudzus gadus ir esoša un strādājoša satura tirniecības platformā, kas viņi bija, protams, vairāk balstīti uz SMS-iem, lai citiem satura partneriem palīdzētu viņi pārdot, bet, protams, tas ir loģiski. Un kā arī šī satura puse attīstīsies. Un ir tāds skaidrs, ka first things first šis ir pirmais solis, lai padarītu tik tiešām pilnīgi visiem šo mobilo internetu pieejam gan ekonomiski, gan tehnoloģiski, gan tas. Un tad vienkārši arī attiecīgi sekos arī tālāk attīstīt. Mērķi ir sasniegt 2,5 miljonu lietotāju. bet es domāju, ka laiks rādīs. Es domāju, ka loģiski, ka pirmie adaptēri būs, pirmie izmantotāji būs jau tie klienti, kas jau tagad aktīvi izmanto. Mēs redzēsim, ka šie esošie 200,000 pietiekami strauji pāries uz šo jauno pieslēgumu. Un, ja mēs skatāmies no telefonu gatavību šo izmantot, es domāju, ka mēs pārskatāmā periodā šo skaitu varēsim arī dubultot. Tad
kaut kad būs 400,000 tādu aktīvu internetu lietotāju. Man ir mazliet, es esmu mācīgs, es zinu, ka viņš dubultosies, es šobrīd negribu noskaust, tad man ir jāapņemās audzēt bārdu vai nedzīt ostu. Šobrīd mums stāv rindā vairāk 100 cilvēku, un mēs arī tāpēc ne ļoti aktīvi viņu pārdodam. Tajā brīdī, kurā būs šīs kur brauks Jumbo ar iPhone'iem, tad, protams, kad mēs zināsim, ka viņu varam dabūt, tad vēl divi tik aktīvāk sāksim viņu. Cik liels varētu būt tas tirgus, cik tur varētu iPhone sarasties? Tā ir 10,000 pāri, cik varētu viņi būt beigās? Es negribu minēt. Kā jau es teicu, ka labā ziņa ir tā, ka arī pārējie ražotāji tiešām ir jau tagad patīkami pārsteidzi ar vairākiem jauniem modeļiem, un arī tas, ko es zinu par roadmap, kas ir 2010. Gada pirmajam ceturkšņiem, viņš ir brīnišķīgs. Viņš ir brīnišķīgs un lieli ekrāni un skārienu jūtīgi un intuitīvas saskārnes būs pieejams ne tikai no iPhone. Un tāpēc te vairāk ir stāsts par to. Tas, kas priecējas, mēs varam būt droši par to, ka iPhones un tam līdzīgi telefoni būs daudz. iPads un Kindles Latvijā it kā nedarbojās. iPad mēs strādājam pie iPad un iPads būs pieejams mūsu klientiem.